Robert, man gribās zināt, šodien mēs esam Baltijas kapitāla tirgus konferencē. Mēs runājam diezgan daudz par piemēriem gan Lietuvā, gan Igaunijā. Bet kas, tavuprāt, ir tas Latvijas pievilcīgums šajos Baltijas kapitāla tirgu kontekstā? Es domāju, Latvijas pievilcīgums viņš slēpjas tajos obligāciju piedāvājumos, kas notiek pie mums Latvijā diezgan bieži. Un man liekas, ka tas emisijas, kas šeit notiek, viņas ir nedaudz labāk sastrukturētas. Tādā ziņā, ka viņas ir investoriem nedaudz drošākas, jo mēs šeit Latvijā pievēršam vairāk uzmanības kovenantiem, visādiem nosacījumiem, kas pasargā investoru, arī nodrošinājumu, kas pasargā investoru no kaut kādām potenciālām problēmām. Ja būsim godīgi, kurš darījums, kad cilvēks aizdod naudu kaut kādai kompānijai, ir zinām riski, tas nav bezriska darījums. Un var būt kaut kādi gadījumi, kad kompānija neiet tik labi, kā bija plānots, bet tādiem gadījumiem jābūt paredzētai struktūrai, kas ļauj investoriem aizsargāt savas intereses un tomēr nenonākt situācijā, kad viņi zaudē naudu. Un man liekas, ka šeit Latvijā, salīdzinot ar Lietuvas un Igaunijas emisijām, mums tomēr ir, pirmkārt, mums nebija neviens gadījums pagaidām. Arī ceram, kādu laiku pieturēsimies. Kad kompānijas nepilda savas saistības, tādi gadījumi nav bijuši. Un otrs moments ir tāds, ka tomēr procentu likmes šeit arī ir. Viņas nav zemākas nekā Lietuva un Igaunija. Tas nozīmē to, ka tas saucamais riska un atdeves radītājs risks pret atdevi, ka viņš ir labāks nekā Lietuvas un Igaunijas emisijas. Kā tu teiktu savukārt no otrām kurpēm, no to varbūt skatītāju kurpēm, kas sāk domāt, es gribu kaut ko investēt, un mēs ļoti daudz arī šodien vairākos paneļos dzirdam par to, ka tiešām šī nauda sēž mūsu norēķinu kontos, nestrādā mūsu labā, būtu kaut kas jāsāk ar to darīt. Kādiem investoriem, tavuprāt, ir piemēroti Baltijas tirgi? Gan tu jau minēji par obligācijām, bet arī attiecībā uz akcijām. Es domāju, ka pirmkārt Latvijas iedzīvotājiem jebkuram tas ir ļoti piemērots, jo, kā jau mēs arī šodien dzirdējam no dažādiem ekspertiem, tad mājas tirgus tas ir tas tirgus, kur cilvēki labāk krietni zina tas kompānijas, kas šeit darbojas. Viņi var zināt gan produktus, gan menedžerus, gan akcionārus. Līdz ar to viņam ir krietni vieglāk pieņemt lēmumus, un gan pozitīvus, gan negatīvus lēmumus. Bet, protams, runājot par ārvalstu investoriem, ir vairāki fondi no Eiropas, no Skandināvijas, kas investē šeit Latvijā, bet es domāju, ka viņu, kā jau parasti notiek, tie fondi viņi nāk jau pēc tam, kad vietēji investori iesildījuši vietu. Nevar būt tā, ka ir kaut kāda vietēja kompānija, kas piesaist naudu tikai no ārvalstu investoriem, un es domāju, ar kapitāla tirgiem piesaist, un tāpat laikā vietēji investori nepērk ne obligācijas, ne akcijas. Tā nevar būt. Interesanti, tu piemini interesantu leņķi par to, ka tomēr mēs skatāmies, ka tie vietējie investori ir arī kaut kāds tāds drošības un pirmais tas garants, kuriem ir jāspēj paskatīties un izanalizēt te uzņēmumu, jāiedod tā uzticamība arī ārējiem kādiem investoriem. Kāda tev tā sajūta par to akciju tirgu? Tas mazliet mazāk šeit tika pieminēts, jo tur ir tāds tā kā sausuma sezona, sausuma periods, kā to latviski pareizāk pateikt. Kāds ir tavs viedoklis? Mēs tiešām šodien daudz vairāk kārt dzirdējām par to obligāciju tirgus jauniem rekordiem Baltijām, tiešām arī īpaši Latvijā. Man liekas, ka tas ir bijis ļoti interesants arī no piedāvājuma puses, ļoti daudz, kas ir noticis. Kas ir tām akcijām? Kur viņas mums tur ir akcijas mums biržā? Laba ziņa ir tāda, ka pagājušajā gadā bija lielākais IPO Latvijas vēsturē. Tas bija Elvinga IPO, bet slikta ziņa ir tāda, ka tas ir tikai 20,7 miljonu eiro bija tas IPO, kas ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka būs arī akciju sākotnēji publiskie piedāvājumi šeit, un būs arī lielas privātas kompānijas, kas ies biržā, bet man šķiet, ka tas ļoti svarīgs moments, kas satur vietējas privātas kompānijas iet biržā, tas ir tas, ka mums nav tie piemēri. Nav tas pirmais, kurš būtu lielais uzņēmums, kas būtu to izdarījis. Un iespējams, ka beidzot kāds privātais uzņēmums to izdarīs, bet es domāju, ka mēs šodien arī to dzirdējam, ka valstī ir ļoti izdevīgi un pareizi būtu vismaz dažas no valstī piedarošām kompānijām nokotēt biržā. Un tas arī būtu zināms katalizators vietējiem uzņēmējiem par to, ka kaut kas notiek, ja valsts to dara, mēs arī varam to izdarīt. Pretstatā situācija, kas ir tagad, kad, kāpēc tad neviens to nedara? Tad pirmam vienmēr būtu ļoti grūti.
Un tomēr, piemēram, arī es savā ziņā biju pirmā ar to, ka man likās ideja sarunas ar sievietēm par naudu. Podcasts ir jāveido. Paldies Signet bankai, kas ir arī atbalstījuši šīs epizodes. Šodien šī, ko mēs ierakstām, starp citu, ir jau 29. epizode. Absolūti. Un man gribās jautāt tev, vai tev ir sanācis noklausīties kādu epizodu, vai tev ir kāda, kas ir tā īpaši palikusi atmiņā? Es noklausījos vairākas, visas neklausījos, atzīšos godīgi. Tā tad ir vēl ko klausīties. Jā, bet es noklausījos vairākas. Un, man liekas, vispār tā ideja kā tāda ir ļoti pareiza. Jo man patīk gan stils, gan arī tā pati ideja, ka tu sarunājies ar sievietēm, un tad attiecīgi priekš sievietēm. Tas, zinām, mērā tāds arī varbūt tāds sarunas tonis arī tāds. Jā. Bet runājot par to, kura patika vairāk, tas ir, es teiktu, es nezinu, tā bija pēdējā vai ne, bet tā ar Baibu no Storenta, jo man likās, ka pārējais epizodes bija vairāk tā kā vienkārši par naudu, kā ar naudu vajag, kā viņai vajag pieiet, kā tos jautājumus runāt ģimeni un vispārējais, bet šeit bija tāds, man arī patika, tas gan tavi jautājumi, gan arī Baibas atbildes, tāda vienkārša valoda, bet tomēr profesionāla, nevis tāda trula vienkārša valoda, tikai izrunāts par to, kā iet Storentam, kas ir par uzņēmumu, kādi ir riski, kādi ir ieguvumi, kādas ir obligācijas. Man liekas, tas bija par konkrētu produktu, par konkrētu uzņēmumu sarunu arī, bet joprojām starp sievietēm saprātīga valoda. Liels tev paldies. Jā. Paldies par šo komentāru. Man jāsaka, ka Storenta epizodes ziņā es esmu saņēmis vairāk komentārus par to, ka es tiešām, un tā ir taisnība, šoreiz daudz iejaucos un runāju arī es, bet man jāpasaka visiem, ka mēs ar Baibu tā bijām sarunājušas par to, ka tajā brīdī, kad sāks skanēt kaut kāds finanšu žargons vai vārdi, ko varbūt finanšu pasaulē visi saprot, bet tādam nesenam investoram grūtāk izprast, ka mēs viņus visus izanalizēsim un tiešām varu redzēt, ka to jautājumu arī no jūsu puses gana daudz, tā kā forši, ka klausaties. Paldies vēlreiz Signet bankai par atbalstu un tad jau lai brīnišķīgi šodien atlikusī konferences daļa. Paldies! Paldies, lai veicās! Paldies!